Labi, mēģinam iet īstumā. Īstums, īstums, īstums. Reta parādība šajā pasaulē, manī. Īstums. Kaut kas it kā netaustāms, neredzams, un tomēr kaut kas iekšā brēc pēc tā. Kaut kas iekšā meklē. Mēģina atrast īstumu. Mēģina staigāt patiesībā, dzīvībā, gaismā. Īstums ir kā svaigs gaiss. Mēs to neredzam, bet jūtam. Tik bieži es pamanu arī savā dzīvē, ka gribās izdarīt visu uzreiz, gribās pasauli sakārtot vienā dienā, gribās sevi sakārtot vienā dienā, gribās saprast visu uzreiz, gribās ļoti daudz lietas, ir ļoti, ļoti daudz jautājumu, un tos visus gribās saprast un atrast atbildes. Un ir šī sajūta, kad ja man būs šīs atbildes, ka tad būs miers, ka tad būs beigas, ka tad es būšu galā. Un tu jautā, un tu domā, un tu lec no viena pie otra, bet galvā ir haoss. Galvā ir juceklis. Nav skaidrības, nav stabilitātes, nav miers. Un šādi meklējot, es atradu vienu lietu sevī. Es pamanīju vienu lietu, ka es cenšos visu saprast un izdarīt uzreiz, vienlaicīgi, ka mans prāts ir izkaisīts, ka nav fokus, nav virzība, ir tikai troksnis. Un es sapratu, ka viss, kas man ir vajadzīgs, lai apstādinātu šo troksni, vai lai izkāptu no tā nedaudz ārā, ir viens solis. Viens solis. Viena lieta. Nedomāt par visu uzreiz, bet fokusēties tikai uz šo vienu lietu, kas man šobrīd jāizdara. Viena doma, viena lieta. Un tad virzies no tās. Arī Jēzus saka, neraizējies par rītdienu, rītdiena pati par sevi raizēsies, rūpēsies. Un tas sasaucās arī ar šo. Man nav jācenšas visus kontrolēt un visus turēt uz savām rokām. Dievs gādā par visām lietām. Man atliek darīt manu daļu. Un tas nenozīmē domāt par visu.
Tas nenozīmē darīt visu vienlaicīgi. Tas nozīmē būt modram. Jēzus runā par modrību, būt nomodā, būt šeit. Viena doma, viens solis. Man ir vajadzīgs tikai viens nākamais solis. Un es gribu pajautāt tev, kas ir tavs viens solis šodien?